Drošība, demogrāfija, ekonomika. Pasaule vairs nebūs tāda, kāda ir bijusi vēl pavisam nesen. Kas attiecās par ekonomiku, tad skaidrs ir tas, ka šodien tā ir vājākā lieta Latvijas pastāvēšanā. Mēs esam atkarīgi no Eiropas fondiem un no aizņēmumiem. Esmu saticies ar daudziem vēstniekiem, viņi teica, mums nav šo projektu. Mums neviens neko nav pateicis. Ģeopolitiskā situācija, karš Ukrainā, par kara pārtraukšanu. Skaidrs, ka Latvija nebūs tā, kas diktēs šī miera nosacījuma. Vārds restarts nozīmē jauna valdība, jo šī valdība kaut ko nevelk. Bet viņi smējās par mums, jo viņi zina, ka mēs esam nabadzīga Eiropas valsts, kas dzīvo uz parāda. Jo mēs šodien esam pelnījuši tam, lai Latvijā dzimtu vairāk bērni. Drošība, demogrāfija, ekonomika. Šos trīs vārdus pavisam nesen mums teica valsts prezidents Edgars Riņkevičs. Tad, kad mūsu frakcija tikās ar prezidentu, tāpat kā arī pārējās frakcijas tikās, šie trīs vārdi, tās ir Latvijas prioritātes. Ja mēs runājam par drošību, tad Latvijas atrašanās Eiropas Savienībā un NATO ir Latvijas drošība. Ja mēs šodien nebūtu NATO valsts, mēs varētu justies tāpat kā, piemēram, Moldova vai kāda cita valsts, kas ir bijusi PSRS sastāvā. Tas ir mūsu iegūms. Tas, ka Latvijā atrodas karavīri no dažādām NATO valstīm, ir sevišķi no Kanādas un tagad arī Zviedrijas, tas šodien palielina Latvijas drošību. Bet, kas attiecās uz pārējām lietām, tas, kas ir izskanējis saistībā ar to, kur mājas darbus ir jāveic pašai Latvijai, diemžēl mums nesokās. Nedara godu tas, ka tie droni, par kuriem pēdējā laikā ir daudz runāts, mēs runājam par dronu koalīcijām, bet tad, kad ielido Latvijā kāds drons, mēs viņu nevaram īsti pat pārtvērt. Lidosta Rīga, parādās droni, tiek atcelti lidojumi, ir apjukums, un mēs Saeimā lemjam, ko darīt ar droniem. Bet ādažos, protams, mūs sargā mūsu sabiedrotie kopā ar mūsu kareiviem, kas, protams, dod pārliecību, ka mēs neesam vieni un ka NATO alianse tā ir realitāte šodien, kas tiešām ir daļa no Latvijas un Latvija ir daļa no šīs alianses. Bet tas, kas man rada bažas visvairāk, ir tie neizdarītie tiešām mājas darbi, un šajā gadījumā ir tie divi vārdi, ko teica valsts prezidents. Tātad demogrāfija. Latvija izmirst, vairāk nekā 30,000 cilvēki ir nomiruši, un piedzimuši tikai tagad jau pagājušajā gadā tikai knapi virs 12,000. Ja tas tā turpināsies, tad NATO karaspēks, kas atrodas Latvijā, neko mums palīdzēt nevarēs. Kas attiecās par ekonomiku, tad skaidrs ir tas, ka šodien tā ir vājākā lieta Latvijas pastāvēšanā. Mēs neesam pašpietiekama valsts, mēs esam atkarīgi no Eiropas fondiem un no aizņēmumiem, kurus mēs ņemam nevis, lai veiktu strateģiskas investīcijas Latvijas ekonomikā, bet lai vienkārši noēstu šo naudu. Pensionāriem izmaksājot pensijas, skolotājiem algas, mediķiem, policistiem algas. Ja mēs sākam dzīvot uz parāda un aizņemto naudu noēdam, tad tas ir ceļš uz nekurieni. Tas ir ļoti bīstams ceļš, ko šodien iet Latvija. Jautājums ir, ko mums darīt? Es esmu daudzkārtīgi no šīs tribīnes teicis, ir nepieciešams mobilizēt visus labākos prātus un cilvēkus, kas būtu spējīgi palīdzēt šai valstī. Diemžēl, tas, ko ir atzinis arī valsts prezidents, esošā valdība pagājušajā gadā neveica praktiski nevienu nopietnu reformu. Viss ir palicis uz papīra. Tie nav mani vārdi, to teica valsts prezidents publiski. Ja mēs neko nemainām, ja ekonomika nemainās, viss būs slikti. Jautājums, kā mainīt ekonomiku? Ir ārkārtīgi svarīgi, lai valdība, kā vienota komanda strādā visos virzienos, izmantojot mūsu iekšējos resursus un ārējos.
ir svarīgi, lai mūsu vēstniecības visas zinātu, kas viņām jādara. Lai vēstnieki zinātu, lai katram vēstniekam rokās būtu vismaz 3 projekti, 3 prioritātes, kas ir jārealizē konkrētajā gadā. Mums jāsāk piesaistīt investīcijas no visas pasaules. Vēstniecību iesaiste šajā procesā ir vitāli svarīga, jo ļoti bieži, lai varētu notikt augsta līmeņa tikšanās, vēstnieki ir vienīgie cilvēki, kas to var izdarīt. To nevar izdarīt padomnieki, konsultanti, parastie darbinieki, pat ne LIE pārstāvji. To var izdarīt vēstnieks. Līdz ar to ir nepieciešams, lai mūsu vēstniekiem rokās būtu šie projekti. Esmu saticies ar daudziem vēstniekiem, viņi teica, mums nav šo projektu, mums neviens neko nav pateicis. Tā joprojām ir šodien problēma, ko valdība nav nodrošinājusi. Un es negribu teikt, ka tā ir Latvijas investīcija aģentūra, kura gadiem strādāja bez vadības, bet tā ir valdības prioritāte. Valdībai ir jāpasaka, kādas investīcijas ir vajadzīgas, kādi mums ir šie projekti, lai visi vēstnieki zinātu, ko Latvija meklē. Un tas ir tas, ko es aicinu ārlietu ministrijai darīt sadarbībā ar ekonomikas ministriju un valdību kopumā. Kas attiecās uz mūsu atrašanos Eiropā, protams, ģeopolitiskā situācija, karš Ukrainā, tas ir tas, kas šodien rada problēmas mums kā valstī, jo mēs atrodamies blakus Krievijai un Baltkrievijai, mums ir kopīgā robeža, un skaidrs ir tas, ka šo robežu izmantojam ne tikai mēs, bet šo robežu izmanto daudzas citas Eiropas valstis, un caur šo robežu joprojām plūst kravas uz dažādām Centrālā Azijas valstīm un ne tikai. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka mēs esam strateģiskā vietā Eiropā un NATO, mums ir šī ārējā robeža. Bet vienlaicīgi, kā jau es teicu, mēs esam šis vājākais posms, tāpēc, ka mūsu ekonomika ir viena no vājākajām un sliktākajām Eiropas Savienībā. Patīk vai ne, bet ja mēs apskatāmies ienākumus IKP uz vienu iedzīvotāju, tie ir vieni no zemākajiem. Un tā ir tiešām problēma. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šodien tiešām darīt visu, lai paceltu ekonomiku. Kas attiecas par pozīciju saistībā arī ar aizsardzību, ar to, kas notiek pasaulē. Skaidrs, ka pasaule vairs nebūs tāda, kāda ir bijusi vēl pavisam nesen. Vēlēšanas ASV, Donalda Trumpa kļūšana atkārtoti par prezidentu maina šo pasauli, maina arī Ameriku, un mēs saprotam. Mēs redzam, kā mainās politika Eiropā, kā mainās retorika. Tie, kas iepriekš vēl teica kaut ko vienu, tagad runā kaut ko citu, jo Amerika šodien ir spēcīgākā un ietekmīgākā valsts pasaulē. Vienlaicīgi, ja mēs runājam par Ukrainu, es esmu to daudzkārtīgi teicis un atkārtošos arī šodien. No vienas puses Ukrainai Eiropa sniedz atbalstu, lielu atbalstu, Amerika sniedz atbalstu. No otras puses mēs šodien dzirdam arī no ASV prezidenta Trumpa, ka šis atbalsts ir bijis tāds, lai Ukraina nezaudētu, bet vienlaicīgi neuzvarētu. Un to mēs labi zinām. Eiropā, piemēram, bija pieņemts lēmums tur sniegt konkrētu atbalstu. Vācija, lielākā Eiropas ekonomika, kanclers Šolts apsolīja atbalstu, beigās pārdomāja. Nebūs šī atbalsta. Baidena administrācija pieņēma lēmumu, Lend-Lease Ukrainai būs tas un tas kara sākumā. Joprojām viņš nedarbojas. Kauns. Mētāties ar vārdiem, tur mirst simtiem tūkstoši cilvēku vēl joprojām. Un tagad mēs nonākam līdz situācijai, ka tiek runāts par mieru, par kara pārtraukšanu. Skaidrs, ka Latvija nebūs tā, kas diktēs šī miera nosacījumus. Bez Ukrainas neviena vienošanās netiks panākta, bet ir jāsaprot to, ka šodien Amerika nosaka toni. Kā Trumpam izdosies, to mēs šodien nevaram pateikt, bet uzstādījums ir jāpanāk šis miers. Labāks slikts miers nekā labs karš. Un vakardienas aptaujās, ko visi varēja Latvijas televīzijā vērot raidījumā, kas notiek Latvijā, arī Latvijas iedzīvotāji gaidas pēc to, ka ir vajadzīgs miers, ievērojami palielinās. Līdz ar to mums, kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstī, ir ārkārtīgi svarīgi tomēr būt ne tikai aktīviem, bet darīt visu, lai mēs nebūtu šis vājākais posms. Tātad mums ir jāstrādā kopā ar visām partneru valstīm, bet mums jādomā pirmkārt par mūsu ekonomiku. Līdz ar to es esmu pilnīgi pārliecināts, ja mēs kopā izstrādāsim stratēģiju, ja
šeit darbs ritēs profesionāli, tad daudz kas var izmainīties. Bet, diemžēl, tas, ko mēs dzirdam arī šodien no valdības pārstāvjiem, ka ir vajadzīgs valdības restarts. Godājamie kolēģi, vārds restarts nozīmē jauna valdība, jo šī valdība kaut ko nevelk. Un runa ir ne tikai par kvorumiem, jo mēs, partija Latvija pirmajā vietā, nekad neesam apzināti rāvuši kvorumus nost. Bet jautājumi, kas mums nav pieņemami, mēs demokrātiskā formā varam atturēties no balsošanas. Un, ja gadījumā koalīcijai nav pietiekoši balsis šeit zālē, tad nav pamata pārmest opozīcijai, ka mēs neatbalstam jūsu darbu. Mēs neesam daļa no valdības. Mēs esam gatavi atbalstīt visus svarīgos, grūtos lēmumus, bet mēs nedarīsim to darbu, kas jādara pašai koalīcijai. Un ja šī koalīcija netiek galā ar visiem pienākumiem un nespēj nodrošināt ekonomisko attīstību, tad ir jāveido jauna koalīcija, lai valsts varētu beidzot iziet no šī purva un lai mēs varētu būt nevis vājākais posms visā šajā Eiropas Savienības un NATO sistēmā, bet lai mēs būtu stiprākais. Latvijai ir vajadzīga spēcīga vairākuma valdība ar skaidru ideoloģiju, ar konservatīvām vērtībām, kura var izvest šo valsti no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Ir jāapvienojas labākajiem, gudrākajiem, spēcīgākajiem. Latvijai vajadzīga profesionāļu valdība, kas varētu šo iesākto sadarbību ar NATO un Eiropas Savienību virzīt uz priekšu, bet nevis kā Eiropas vājākais posms, bet kā viens no spēcīgākajiem posmiem. Mums ir vajadzīga līderība. Valdībā ir vajadzīga spēcīga līderi, ministri, kas spēj pārstāvēt Latvijas intereses, piesaistīt investīcijas, nodrošināt ekonomisko izaugsmi, palielināt dzimstību, un tad šī mūsu ārpolitika un iekšpolitika būs viens vesels. Jo nav jēga, ka mūsu cilvēki, pārstāvji, ministri vienkārši braukā pa pasauli, tiekās ar dažādiem pārstāvjiem, stāsta, kā mēs visus atbalstam, bet viņi smējās par mums, jo viņi zina, ka mēs esam nabadzīga Eiropas valsts, kas dzīvo uz parāda. Lai izvilktu valsti no šiem parādiem, ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešams iekarot jaunus tirgus, ir nepieciešama mērķtiecīga darbība. Mums jāstrādā ar visām ārvalstu vēstniecībām, kas ir Latvijā, un jāsadarbojas, lai būtu lielāka ekonomiskā sadarbība. Mums tiešām ir jādara viss, lai katram ministrija, kur brauc un pārstāv Latviju ārzemēs, vai tā ir ekonomikas ministrija, finanšu, ārlietu vai kāda cita, viņa realizē vienotu mūsu ārpolitiku, tātad Latvijas attīstību, jo mēs dzīvojam brīvā konkurencē. Neviens mums pavelti šajā pasaulē neko nedāvinās. Mums pašiem ir jācīnās par vietu zem saules. Un tieši tāpēc es domāju, ka Latvijai ir nepieciešama profesionāļu valdība, kas var nodrošināt attīstību, jo mēs šodien esam pelnījuši tam, lai Latvijā dzimtu vairāk bērni, lai tie cilvēki, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, lai beidzot pieņemtu lēmumu un atgrieztos. Mums ir simtiem tūkstošu cilvēki, mūsu pilsoņi, kas dzīvo ārzemēs, un viņi nevar atgriezties, jo viņi redz, ka Latvija joprojām ir nabadzīga valsts, un tas apdraud mūs. Un mūsu visi labie nodomi, atbalsts Ukrainai, kur arī Latvija pirmajā vietā vienmēr visos balsojumos ir atbalstījusi valdību. Mēs redzam to, ka ļoti bieži aiz šī Ukrainas karoga tiešām tiek slēptas Latvijas neizdarības, tāpat kā tas bija aiz Covid pandēmijas. Mēs norakstījām visu. Ja mēs sakām, kāpēc Igaunijā, Lietuvā dzīve ir labāka, mēs sakām, mēs atbalstam Ukrainu. Visi atbalsta Ukrainu, tikai mēs dzīvojam daudz sliktāk. Un tieši tāpēc šodien mums ir milzīga izšķiršanās un skaidri jāpasaka arī mūsu sabiedrotajiem ārvalstīs, ka mēs gribam būt bagāta un attīstīta valsts, ka mums ir ambīcijas, mēs esam gatavi dot šo pienesumu. Mēs apzināmies, ka arī tranzīts, loģistika, sevišķi visa šī Ukrainas atjaunošana, kas drīz jau sāksies, esmu pilnīgi pārliecināts, mums jāpiedalās aktīvi šajā visā procesā. Ir jānodefinē, kādā veidā mēs būsim iesaistīti ne tikai dronu koalīcijā, bet būvniecības atjaunošanā. Tad mēs gribam palīdzēt atjaunot Ukrainu. Mēs gribam, lai mūsu biznesa, mūsu uzņēmēji iet, piedalās un dara to un palīdz Ukraiņiem. Jo, ja mēs paliksim tikai pie droniem, tad patiesībā būs tā, ka mēs esam atbalstījuši Ukrainu ar droniem, bet citas lielvalstis, tādas kā Vācija, Francijas un citas, būs tās,
kas pelnīs naudu tad, kad tiks atjaunot Ukraina. Tā kā godājumie kolēģi, darīsim visu, lai Latvijā būtu spēcīga profesionāļu valdība, apvienosim Latvijas tautu, lai mums būtu vienota tauta un izdarīsim visu, lai mēs dzīvotu bagātā un attīstītā valstī. Paldies!